Sveiki! Mani sauc Diana, un šoreiz apskatīsim kādu BūtLV neierastu gadžetu Philips Celsis sērijas espreso automātu. Ierīces korpus ir ar atspīdošu metālisku pārklājumu. Savos izmēros tā nav no pašām mazākajām, taču piedāvā visnotaļ daudz funkcijas. Aparāta priekšpusē ir novietots krāsains displejs ar skārienjūtīgu paneli, tvaiku un kafijas padevējs, kā arī piena trauks. Ierīces augšpusē ir pupiņu kafijas nodalījums, krūzīšu sildītājs un sistēma, pa kuru vajadzības gadījumā varam padot jau maltu kafiju. Kā redzams, ir arī kafijas automātiem visnotaļ neierasts risinājums – pirkstu nospiedumu lasītājs. Šajā gadījumā tas gan nav domāts drošībai, bet maksimālām ērtībā. Aparāts piedāvā 9 dažādus dzērienu tipus, un tos iespējams pielāgot, piemēram, kafē latē izvēlēties kafijas stiprumu, kafijas daudzumu, priekšsagatavošanas, kas dod labāku aromātu ilgumu, piena daudzumu, piena putu daudzumu un dzēriena siltumu. Šādus profilus iespējams iestatīt visiem dzērieniem un 6 dažādiem lietotājiem. Lai lietotājs varētu aktivizēt savu profilu, iepriekš jāsaglabā savus pirkstu nospiedumus, un nākamajās reizēs atliks vien pieskarties nospiedumu lasītājam. Iespējams iestatīt līdz 6 atsevišķiem lietotājiem. Dzērienu profilus varam regulēt jebkurā brīdī. Piedāvātie dzērieni – espreso, espreso lungo, cappuccino, latte macchiato, kafē latē, americano coffee, espreso macchiato, silts piens, kā arī karsts ūdens, piemēram, tējai. Iespējams arī iegūt tvaiku, lai, piemēram, izkarsētu tasīti. Ierīces tvertnēs ietilpst līdz 350 gramiem pupiņu kafijas, puslitrs piena, kā arī 1,6 litru ūdens. Pārpalikuma kārbā pietiks vieta biezumiem no aptuveni 14 kafijas tasītēm. Ierīcei ir ērta apkopšana un tīrīšana. Atliek atvērt priekšējo paneli un ērti varam izņemt pārpalikumu un liekā ūdens kasti, kā arī pašu kafijas taisīšanas mehānismu. Philips arī parūpējušies par dažādiem tīrīšanas režīmiem, kā piemēram atkaļķošanai un piena karafei. Pēdējais ir īpaši svarīgs, un to iespējams darbināt automātiskā režīmā, jo piens netiek dzesēts, līdz ar to tas sistēmā visai ātri var saskāpt. Espreso cienītājiem patiks SBS sistēma, kas ļauj regulēt kafijas strūklas stiprumu un tādējādi arī kafijas putu daudzumu. Savukārt piena dzērieniem noderēs jau minētais regulējamais piena putošanas līmenis. Maksimālajā variācijā pienu iespējams ēst ar karoti. Lai pagatavotu piena dzērienu ar putām, nepieciešams atlocīt karafes rokturi virs krūzes. Diezgan ērts ir regulējamais kafijas un piena daudzums. Līdz ar to varam izmantot dažādi izmēru tasītes un paši pielāgot dzērienu sastāvdaļu attiecību, pareizajā brīdī uz skārienu jūtīgā paneļa nospiežot stop. Philips Celsis espreso automāts būs pietiekoši labs kafijas cienītāju ģimenei vai mazam uzņēmumam. Dzēriens tiek pagatavots pietiekoši ātri un kvalitatīvi, turklāt pateicoties priekšsagatavošanas sistēmai, to varam iegūt maksimāli aromātisku. Lai iegūtu plašāku informāciju par šo ierīci vai iegādātos to, dodies uz tuvāko tehnikas veikalu, kurā pārdod Philips produkciju.